vienā jaukā dienā man viena draudzene piedāvāja, negrib pamēģināt. Un es teicu, jā, labi. Mēs aizbraucām uz centru, satikāmies ar vēl 3 puišiem, kuri tad arī iegāja kādā veikaliņā un nopirka spaisu. Psihoaktīvais produkts, ko dēvē par spaisu, sastāv no augu un ķīmisko vielu maisījuma. To mēdz dēvēt arī par sintētisko marihuānu. Kūtspakaļā sapļauj zāli, sasmalcina, apžāvē, apšpricē vai applej, vai apkvēpina ar to vielu, kas ir tā interesantā viela, un to visu tad safasē un pārdod kā sikspāriņu mēslus, vai kā tur mums viņi figurēja, kā kaktus mēslojums, jā, un kaut kas tam, tad viņi tā pārdod. Zem šādu nosaukumu pārdod, bet tas, kas pārdod un tas, kas pērk, diezgan labi zina, kas tas ir. Augu maisījumam pievienotās sintētiskās vielas ir kanabioīdi. To iedarbība uz organismu nav prognozējama. Mēs devāmies uz pagalmu, kur arī pamēģinājām. Un no sākuma it kā viss bija kārtībā pēc pāris pirmajiem dūmiem. Tad man tā kā sāka reipt viss un sāka reipt galva. Līdz brīdim, kad palika šausmīgi slikti, un es teicu, ka es vēmšu viņiem, bet viņi man neticēja un teica, lai es nomierinos. Es sāku vēmt šausmīgi. Es nekad mūžā nav bijis tik slikti. Būtībā pārējā kompānija, kas tur bija, viņi visi šausmīgi nobijās. Un tikai vienam cilvēkam, tikai vienam puisim no tās kompānijas bija drosme izsaukt ātro palīdzību. Jo, ja viņam nebūtu bijusi šī drosme, tad es šeit šobrīd nesēdētu. Tos, ko mēs redzam, ierodoties adresē, ir ļoti dažādas situācijas. Ir tāda, kad viņi ir miegaini, kavēti, apātiski, nespēja paši par sevīm parūpēties, nespēja pārvietoties vairāk. Ja? Un tad mūsu palīdzība ir vajadzīga, vai ir otra situācija tieši otrādā, kad viņi ir nekritiski, agresīvi, apjukuši, arī nekontrolē savu rīcību, savus gājienus, un tad mums atkal ir daudz vairāk jāiesaistās. Es atceros to brīdi, kad atbrauca ātrā palīdzība. Es sēdēju uz zemes, un pašai likās, ka šausmīgi ātri elpoju. Savādāk man likās, ka es tūlīt atkal vēmšu. Es zinu, ka man deva ožamo spirtu, bet tad es atceros kaut ko daļēji no tā brīža, kad es biju ātrās palīdzības mašīnā, bet pēc tam slimnīcā, man liekas, es jau gulēju. Man arī uzrādījās, ka man ir saindēšanās ar nezināmām vielām. Lielākā problēma mums ar spaisu ir tā, ka bērni, kas to sāk lietot, ļoti lielā iespēja robežā kļūst par hroniskiem psihiskiem slimniekiem. Viņiem parādās tādas simptomi un sindromi, kas raksturo šizofrēniju, epilepsiju, maniakālu depresīvu, psihozi, un viņi vienmēr visu savu dzīvi būs spiesti būt uz līdzcilvēku rēķina invalīdi, gara slimnieki. Spaiss pasaulē parādījās apmēram pirms 10 gadiem, un ar katru gadu tā upuru skaits arvien pieaug. Latvijā šī problēma īpaši aktuāla kļuva pagājušajā gadā, kad strauji pieauga spaisa lietotāju un upuru skaits. 2013. gada nogalē Saeima pieņēma jauno psihoaktīvo vielu pagaidu aizliegumu, kas tomēr neparedzēja kriminālu atbildību par spaisa tirgošanu. Spaisa upuru skaits turpināja augt. Tēmas aktualizēšana kā tāda netieši izraisīja arī lietotāju pieaugumu. Tas lielākais bums, un arī ārsti to ir atzinuši, notika tieši ap jauno gadu pēc jaunā gada,
kad faktiski ārsti griezās arī ārstu biedrībā ar tekstu, jā, mums ir pagaidu aizliegums, tomēr viņš ir nepilnīgs un mēs novērojam vienkārši epidēmijas veidīgu pieaugumu. Tas bija zināmā mērā apjukums par to, kā vispār ko darīt. Vērojot, kā Eiropā risinās šīs lietas, Latvija ir viena no pirmajām, kas ir pieņēmusi, piemēram, pagaidu aizliegumu, citās valstīs nav pat tas, un politiķiem tā kā nebija skaidrs, kā tā. Mums ir viens no labākajiem, jaunākajiem regulējumiem Eiropā, un viņš nemaz nedarbojas. Spaisa epidēmija pieņēmās spēkā, redzot, ka likumdevēji nesteidzas ar likuma izmaiņām, kas ļautu spaisa tirgotājus krimināli sodīt, aktivizējās sabiedrība, cenšoties pašrocīgi likvidēt tā saucamās spaisa točkas. Trauksmi cēla plašsaziņas līdzekļi. Ar saviem ierosinājumiem pie likumdevējiem vērsās Latvijas ārstu biedrība. Tas jautājums ir arī ļoti sarežģīts no tā viedokļa, kas tad ir tas, pret ko mēs cīnāmies. Jo tās ir nezināmas vielas, nezināmām formulām bieži vien, nezinām iedarbību, pilnīgi bez kādiem pētījumiem. Un mums ir ļoti skaidri jānodefinē, ko mēs aizliedzam, lai mēs viņu aizliegtu. Un šī ir ne tikai Latvijas, viņa ir arī Eiropas problēma. Marta beigās Saeima tomēr vienbalsīgi pieņēma grozījumus krimināla likumā, paredzot krimināla atbildības piemērošanu jauno psihoaktīvo vielu tirgotājiem. Es domāju, ka tie bija žurnālisti, kas beigās piespieda kūtro valsts vadību beidzot vienreiz pakustēties. Tur nebija tāda nodoma. Deputātiem, es esmu pilnīgi pārliecināts, nebija nodoma to likumu pieņemt. Un tad, kad pieņēma likumu, tad ar nākošo dienu bija krass kritums, bet tā strauma jau nav beigusies. Tāpat katru dienu 1, 2, 3 mums te parādās. Latvijas ārstu biedrība izsaka pateicību ārstiem, policistiem, skolotājiem, vecākiem un likumdevējiem, kas strādāja un darbojās, lai jaunās psihoaktīvās vielas nekļūtu par bērnu un jauniešu veselības graušanas ieroci. Tāpēc nākamajam solim jābūt pilnīgam šo vielu aizliegumam.